No skrīninga bieži vien ir atkarīga dzīvība. Un pret to ir tieši tā arī jātiecās. Tādēļ vienkārši tās saņemam un ejam. Mans vārds ir Evita Zālīte Grosa. Es esmu dziedātāja, es esmu skolotāja un patiesībā tāda dievišķa veiksme un brīnišķīgs Latvijas ārstu darbs, jo pirms 15 gadiem man izoperēja rasnās zarnas vēzi un noķēra diezgan ātrā stadijā, un noķēra tādēļ, ka sāpēja vēders. Bet manu vecvecāku gadījumā, kurus es zaudēju 10 gadu vecumā, arī ar šo pašu diagnozi, nesāpēja vēders, vismaz agrīni ne, un man bija pietiekami sāpīgi viņu zaudēt, jo es paliku faktiski viena 10 gadu vecumā. Medicīna ir ārkārtīgi evolucionējuši šo 20 gadu laikā, un mēs varam patiešām būt pateicīgi, un es pat varu smaidīt, jo man ir iespēja veikt skrīningu, man ir iespēja iet pie ārstiem, saņemt ārstēšanu un galu galā dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Mums katram ir tāds brīdis, kad valsts apmaksā skrīningu, mums atnāk paziņojums. Šis nebūs tas gadījums, ka mums laiks ir analizēt, vai varbūt es vēlāk aiziešu, un priekš kam man iet, un kā. Es domāju, ir jānotic, ka tas skrīnings ir vērtība un vienkārši jāiet. Protams, tas tiešām neko nemaksā, un tas nesāp. Ir vērts arī tad, ja mēs nejūtam sāpes, arī tad, ja šo sāpju nav, iet un pārbaudīt savu veselību, izmantot visus skrīninga veidus. Svarīgākais, manuprāt, ir nebaidīties. Šajā gadījumā galīgi nav no kā baidīties. Arī uzzināt agrīnu diagnozi. Man bija 40 gadu priekš šīs diagnozes, tas bija pietiekami jauns cilvēks es biju. Es sapratu, ka jā, ir noticis tas, kas noticis, ir jāiet ārstēties. Un cik labi, ka varēja izoperēt, un viss. Tā ir dzīvības cena. Tik nopietni un tik vienkārši.